Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Kā uzlabot to, kas jau tāpat ir teju perfekts? Pilnīgi iespējams šī doma pamatīgi nomocījusi kādu no Mercedes-Benz inženieriem, kurš strādājas pie luksus klases elektrosēdena EQE izveides. Varbūt pārvērtīsim to par apvidus automobīli? Jā, patiesībā sakot, ir grūti iedomāties labāku kombināciju. EQE dinamika, komforts un tehnoloģijas apvienojumā ar brīvību un pārliecību, ko sniedz paaugstināts klīrens. Un te tas ir Mercedes-Benz EQE SUV. Mūsu ceļabiedrs un testa pilots šoreiz būs cilvēks, kuru visa Latvija pazīst kopš atmodes laika kā vienu no leģendārā raidījuma Labvakar vadītājiem. Jānis Šipkevits ir arī Radio SVH līdzdibinātājs un tā komandas pulkā no pašiem pirmsākumiem. Radījis, vadījis un citādi bīdījis radošos procesus. Šogad, turpinoties Radio SVH 30 gadēji, tapis 30 dziesmu video seriāls, kas tiks publicēts līdz gada beigām. Paralēli tam visam Jānis ir arī dažādu sporta veidu, kā tenisa un basketbola, padomdevējs saviem bērniem. Visu laiku skatījos netieši un domāju, kā jūtās tie cilvēki, kad viņiem ir pirmo reizi jāiesēžās kaut kā absolūti nezināmā. Un tad tagad es esmu tajā lomā, beidzot. Bet tas satraukumiņš ir tieši tāds pats, it kā būtu dzīvais raidījums vai izkāpšana kaut kur uz skatuves. Kā mans puika teikt no rīta, kad mēs iekāpjam mašīnā, viņš saka, aidā dzīvītē. Tad ar auto pa dzīvi laižam uz priekšu. Interesants fakts. EQE SUV ir viens no ietilpīgākajiem savas klases pārstāvjiem, tomēr tas ir kompaktāks nekā EQE sedans. Tā riteņu bāze ir par 9 cm īsāka. Pateicoties tam pat bāzes komplektācijā šis autos šķiet īpaši veikls un viegli manevrējams. Par papildu samaksu EQE SUV ir iespējams aprīkot ar Airmatic pneimopiekari ar maināmu klīrensu. Salīdzinājumā ar bāzi plus 3 cm, kā arī aizmugurējās as riteņu piestūrēšanas sistēmu. Tās maksimālais pagrieziena leņķis ir 10 grādu. Saprot, ja es tagad izdomāšu kaut kādu trūkumu šai mašīnai, tad es saprotu, ka Mercedes rūpnīcā būs štata samazināšana, ja tie cilvēki to vien dara, kā katru dienu rūpējas, lai Mercedes būtu tādā līmenī, ka pēdējais skeptiķis tiktu apmierināts. Gribam vai nē, bet atzīsim, ka elektromašīnām ir nākotne un agru vai vēlu. Cilvēki pāries uz to, bet tā kā tas autoparks Latvijas un pasaules mērogā ar iekšzemes dzinējiem ir tik milzonīgs, tad, protams, tas nenotiks ātri. Šī no pirmā reize, kad sastopamies ar šo milzīgo MBUX Hyperscreen displeju, bet joprojām tas mums izraisa patīkamu sajūsmu. Tas nav vienkārši liels, izmantojot adaptīvo programmatūru MBUX displejs, un tā programmatūra sniedz personalizētus ieteikumus dažādām informācijas un izklaides, arī komforta un transporta līdzekļu funkcijām. Šis 141 cm platais displejs patiesībā ir veidots no 3 ekrāniem, kuri nemanot saplūst viens ar otru, un pāri tiem īpašs stikla pārklājums, kura fizikālās īpašības padara to izturīgu pret skrāpējumu. Te ir visu, lai cilvēks jebkurā vecumā justos bērnu prātā, jo kņibināties, ieslēgt un izslēgt šeit ir ko. Un es tagad nevaru saprast, kāpēc te ir 3 paneļu un nodaļas. Vidējo es saprotu, navigators un visa tā pamata informācija, priekšā spidometrs ar visām tām, bet kas tas trešais tur pašā galā? Arī EQE SUV priekšējiem pasažierim ir iespēja lietot pašam savu 12,3 colu OLED displeju, bet, lai vadītājs tajā brauciena laikā neskatītos, auto izmantojot speciālus sensorus, spēj saprast, ja vadītājs novērš skatu no ceļa. Šādā gadījumā sistēma drošības apsvērumu dēļ automātiski aptumšo šo ekrānu. Redz, šādā mašīnā sēžot, es varu sākt jau ar tevi runāt vairāk un drošāk, jo mašīna ir uzņēmusies par mani šefību, un man te visu laiku rāda, ja es gadījumā kādai joslai uzbrauc virsū, viņa man atmet atpakaļ. Vienā brīdī es pieķēru sevi, ka es runāju, un es sāku ar abām rokām žestikulēt, un es ar tevi pa telefonu runāju, un es saprotu, ka man stūri palaist, bet mašīna brauc taisni. Tā tad ir ieslēdzies kaut kāds asistents braukšanas, kurš neļauj man nobraukt no joslas. Un, protams, ka nedrīkst palaist stūri vaļā, bet viņa bija tik viegla, tā mašīna tik labi gāja, ka es tiešām pacēlu rokas
un nekas slikts nenotika. EQS SUV jau standarta komplektācijā tiek aprīkots ar siltumsūkni, un tas ļauj šī auto gaisa kondicionēšanas sistēmai darboties ļoti efektīvi. Elektropiedziņas, proti invertoru un elektromotoru siltuma pārpalikumu, kā arī augstsprieguma akumulātoru, var izmantot salona apsildīšanai. Tas krasi samazina apkuras sistēmas akumulātora enerģijas patēriņu, un tādējādi arī palielinot nobraukuma diapazonu. Pateicoties šai, kā arī daudzām citām tehniskām niansēm, EQS SUV spēja ar vienu uzlādi veikt līdz pat 590 km garas distances. Man nav svarīgi, cik sekundēs viņi sasniedz 100 km, vai kāds viņai ir tas klīrens, vai priekš, vai pakaļ velkošana. Nu, ja tu ar partneri dejo, tad tu nekad neiedomājies par šiem jautājumiem. Vai viņa var noskriet 5 sekundēs līdz 100 km, vai viņai ir tik un tik zirgspēku. Tāpēc es mašīnu uztveru kā dzīvu būtni, kā savu sabiedroto, un tāpēc tas ietver sevi arī smaržu, tas ietver arī to, ka man patīk stūri aptaustīt, man patīk šīs formas, vai viņai ir priekšvelkošā vai pakaļs velkošā, man tiešām neinteresē, jo šāda līmeņa mašīnai viss jau ir padomāts. Kāpēc man vēl to zināt? Un tad, ja man kaut ko baigi vajadzēs, nu tad es paprasīšu spečukiem. Atkarībā no versijas šī auto jauda ir no 215 līdz pat 300 kW. EQS SUV ir pieejams gan ar visu riteņu piedziņu, gan kā klasiskās piedziņas limuzīnas. Bet griezes momenta dati ir vēl satriecošāki – no 565 līdz 858 Nm. Un, ja ar to vēl joprojām ir par maz, varat izvēlēties AMG versiju. Tās 505 kW, jeb 687 zirgspēkus jaudīgais motors nodrošina pātrinājumu līdz 103,5 sekundēs un maksimālu ātrumu 240 km/h. Es tiešām neko tev nepateikšu, Gust, un esmu pilnīgs analfabēts, kas tur ir apakšā, kas tur ir iekšā, kāpēc es tik mīksti, tik labi, tik droši varu braukt. To ķīmiju, to maigumu, to smaržu, to komfortu, ko nes elektromašīna, to es vienkārši, es to vārdos nevaru izskaidrot, un tā ir mūža stipendijā, kaut kāds apbalvojums un uzcišana sev uz pleca, jo cilvēkam vajag sevi mazliet palutināt, un šodien es esmu karalis uz Biķernieka ielas, komforta sajūta, kāda ir šeit, tāda varbūt ir mājās vēl tikai uz dīvāna. Šobrīd droši vien, ka tas ir tas lielākais, ko gudrākie, spicākie vācu konstruktori ir radījuši, un lai viņiem jaunas idejas, un Dievs dot viņiem izdomāt kaut ko vēl. Mercedes-Benz elektroautomobīļu izstrāde un tirdzniecība ir uzsācis visai strauji un mērķtiecīgi, un to apliecina arī skaitļi. Piemēram, Mercedes e-auto pārdošanas apjomus 2. ceturksnī ir palielinājis par 123%, un tas tikai norāda, ka viņi ir uz pareizā ceļa. Paldies, ka skatījāties šoreiz! Būsim jau atkal drīz kopā Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.